Es esmu Annija Vilnīte, strādāju Rīgas 9. vidusskolā par sākumskolas un matemātikas skolotāju. Skolotāja profesijā es esmu jau 10. gadu. Es radīju savu skolotāju plānotāju, jo līdzšinējie plānotāji neatbilda manām vēlmēm un arī manām vajadzībām. Tipiskajos skolotāju plānotājos ir redzams vai 5 vai 7 dienu izklājums vienā atvērumā. Taču mana diena nebeidzas 2 dienā, un man ar šo lauciņu, diemžēl, nepietika, lai es iekļautu visas savas dienas aktivitātes. Man ļoti liela nozīme bija tam, lai viens atvērums ir vesela viena diena. Tādēļ es izvēlējos plānotāju, kurā ir pieejams vienas dienas atvērums no rīta līdz pašam vakaram, kur es varu ieplānot visas savas aktivitātes, ne tikai to, kas man ir obligāti vajadzīgs skolā. Tad, izvēlētos šādu plānotāju, ir jārēķinās, ka aizmugurē nebūs vairs stundu saraksts vai skolēnu saraksts, kur es varu ierakstīt savus skolēnus un sev nepieciešamās lietas. Tāpat arī šajos plānotājos nav stundu sarakstu. Kas ir vēl viena lieta, kas man bija ļoti svarīga, ka plānotājos ir gan mans kā pedagoga stundu saraksts, jo pa vidu ir brīvstundas, kamēr maniem bērniem notiek sports vai angļu valoda, un tā kā es pasniedzu matemātiku pamatskolā, tad man bija svarīgi arī, ka es redzu, kurās stundās un kuros laikos man ir jādodas pie lielajiem skolniekiem. Taču, kā klases audzinātājai sākuma skolā, man ir svarīgi, lai man ir 2 stundu saraksts, kas ir manas klases stundu saraksts, lai es varu sekot līdzi savu bērnu dienas gaitā. Šajā atvērumā pašā aizmugurē sākuma skolā mēs labi zinām, ka mums ir snieguma līmeņa apraksti un mums ir prasmes, kas mums ir jāpārbauda. Ikdienā ir diezgan grūti sekot līdzi skolvadības sistēmā sasniedzamiem rezultātiem, kuri man jau ir izņemti, uz kuriem es šobrīd virzos. Tāpēc, lai tas būtu uzskatāmāk, es vienmēr iekrāsoju gan sasniedzamo rezultātu, gan es viņu tad, kad sadalu pakārtotajos sasniedzamajos rezultātos, es viņus visus ar roku ar zīmulīti iekrāsoju attiecīgajās krāsās. Un pēc šī visa es nonācu pie secinājuma, ka man ir nepieciešams savs plānotājs. Šī ideja man tāpa jau diezgan sen, un dzīvoju manā datorā jau kādu gadu ar domu, ka es viņu izprintēšu un ielikšu spirālē un izmantošu ikdienā pati priekš sevis. Izdevniecība nāca pie manis ar piedāvājumu, ka, hei, Anni, varbūt vēl kādam skolotājam noderēs tavs plānotājs. Tādēļ ir tapis plānotājs sākuma skolai un arī plānotājs vispār izglītojošo klašu skolotājiem. Kas ir atšķirīgs pašā sākumā? Es ieliku to, ka man ir gan mans stundu saraksts, gan klases stundu saraksts, un viņi atrodas viens otram blakus, lai es varu sekot līdzi gan savam dienas ritējumam, gan savu bērnu dienas ritējumam. Man bija ļoti svarīgi, un brīžiem piemirsās pat, ka ir ne tikai oficiālie svētki, bet ir tādi svētki kā putras diena, joku diena, un ir policistu diena un ugunsdzēsēja diena. Tāpēc es izvēlējos ielikt plānotājā arī pēc iespējas vairāk šādus svētkus, iekavās ierakstot dienu, kurā dienā šie svētki ir svinam. Jo, ja tā ir sestdiena vai svētdiena, tas man dod izvēles iespēju, vai es šos svētkus atzīmēju klasē un kad es viņus atzīmēju, piekdienā vai pirmdienā, balstoties pēc manu mācību plānu un tā, ko es esmu saplānojusi. Vēl es atvēlēju vietu klases dzimšanas dienām, jo skolēniem ir svarīgi, ka skolotājs atceras viņu svētkus. Un man šķiet ļoti parocīgi, ja es atvēršu plānotāju un es uzreiz redzēšu un varēšu sarakstīt. Lai man nav nekādas lapiņas jāmeklē vai, jā, protams, klasē mums ir dzimšanas dienu kalendārs, taču tad, kad es esmu mājās un gribu pārliecināties, vai šomēnes kādam bija dzimšanas diena, vai nedodies rīt jau, tad es to nevaru izdarīt, ja es atrodos mājās. Tāpēc priekš manis šis bija labākais variants ielikt šādu sarakstiņu arī plānotājā. Plānojot mācību gadu, ļoti svarīgi ir izplānot pārbaudes darbus, jo vienā dienā, kā mēs zinām, bērniem var būt 2, maksimums 3 pārbaudes darbi, kā un kura skola to pieņēmusi. Taču tā kā es mācu vienu vai vairākas klases, tad man šie pārbaudes darbi vienā dienā var būt vairāki. Nu, lūk, un līdz šim es saskāros ar problēmu, kad mēneša plānu lodziņos šīs vietas ir par maz, lai es uzrakstītu sasniedzamo rezultātu vai pārbaudes darba tēmu vairākām klasēm. Tādēļ manā plānotājā es izvēlējos izveidot paplatinātus un pagarinātus lodziņus, kur tieši ir no augusta līdz maijam, lai es varu izmantot šīs lapas pārbaudes darba plānošanai. Visos plānotājos ir atvēlēta kāda vieta saviem pierakstiem.
Šī vieta parasti ir aizmugurē vai priekšā, kā nu kurā plānotājā. Es šīs lapas izmantoju gan saviem pierakstiem, gan informācijai no sapulcēm, gan no pedagoģiskajām sēdēm, gan informāciju par klasi, kā rezultātā viss tur bija juku jukām un grūti saprotams un atrodams. Tādēļ savā plānotājā es vēlējos atsevišķas lapas ar nosaukumu svarīgākais sapulcēs, lai es zinu, ka šīs lapas man ir veltītas tikai tai informācijai, kas man ir informatīvajās sanāksmēs vai pedagoģiskajās sēdēs. Kad pārlaposiet plānotāju, jūs pamanīsiet, ka tas ir krāsains un košs. Man patīk krāsaini materiāli, gan darba lapas, gan arī tie materiāli, ar ko es strādāju ikdienā. To jūs noteikti esat pamanījuši jau mācību grāmatās un darba būrtnīcās. Es uzskatu, ka krāsains materiāls tev iedod drusciņu vairāk prieka arī ikdienā. Viens atvērums ir 2 darba dienas. Viena darba diena ir viena lapa, kurā ir pulksteņu laika no 6 rītā līdz 9 vakarā, un blakus ir ailīte ar tajā dienā paveicamajiem darbiem. Šajā ailītē ir lodziņi, kuros jūs varat ieķeksēt vai izsvītrot tos darbus, kas jums jau ir padarīti šodien. Es tā sāku darīt savos plānotājos, vilkt ar zīmolu un lineālu taisnu līniju un visu, kas man tajā dienā ir jāpaveic. Jo šo darbu bija pārāk daudz, lai es viņus paturētu galvā. Es ceru, ka arī jums šis noderēs. Brīvdienas ir bez pulksteņu laikiem un 2 vienā lapā, lai jūs varētu justies brīvi un ieplānot to, kas jums ir paredzēts savos noteiktajos laikos. Plānotāja aizmugurē ir 4 atvērumi, kuros varat ierakstīt skolēnu sarakstu un blakus informāciju par šo klasi. Šajās lapās ar iekrāsotajām sānu maliņām jūs varat redzēt 1., 2. un 3. klašu sasniedzamos rezultātus visos mācību priekšmetos. Ko jūs noteikti pamanīsiet, ka tur ir ailītes sasniedzamais rezultāts un dažām blakus ir tukšas ailītes, brīvas, ar nosaukumu pakārtotais sasniedzamais rezultāts. Tas ir paredzēts tam, lai jūs kā skolotājs varētu sadalīt lielākus sasniedzamos rezultātus mazākos. Plānotāju noslēdzošajās lapās ir jums kā skolotājiem vērtīga informācija. Solo taksonomijas domāšanas pamatprincipi, lai izmērītu skolēnu domāšanas dziļumu līmeni. Snieguma līmeņa apraksts gan skolotājiem, gan skolēnam, kā arī 9 mācību stundas notikumi pēc Roberta Gaņē principiem. Kā arī paliek brīvas lapas ikdienas piezīmēm. Kā mēs zinām, skolotājiem vienmēr par rokai ir mazas lapiņas, vai ārsta zīmes, vai piezīme lapiņas ar kādu informāciju no skolēniem, kolēģiem, bibliotekāriem vai pašiem pie saviem pierakstiem. Tādēļ šādām mazajām lapiņām plānotāja aizmugurē būs paredzēta papīra kabatiņa. Ar ko tad atšķiras sākumskolas skolotāja plānotājs no parastā skolotāja plānotāja? Parastajā skolotāja plānotājā nebūs aizmugurē sasniedzamo rezultātu lapas, bet būs vairāk skolēnu sarakstu lapas ar informāciju par klasi. Plānotājs var iegādāties izdevniecības skolas vārds mājaslapā vai zvanot uz kontaktālruņiem. Lielapjoma pasūtījumiem būs pieejams atlaides 10, 20 un 30% apjomā. Pasūtot 30 plānotājus un vairāk, viena plānotāja cena būs mazāka par 20 eiro.